pārstāvu Motosports Racing Team, kas ir progresīvs sporta klubs, kurš atbalsta jauniešu motokrosa kustību Latvijā. Viņi, principā, savā paspārnē paņem pašus spēcīgākos un nākotnē iespējams pašus ātrākos Latvijas motokrosistus. Es ar motokrosu nodarbojos kopš 91. gada, varbūt mazliet ātrāk, bet pirmās sacensības man bija 91. gadā. Tādā laikā es esmu nobraucis no tā brīža kāds 20 gadus profesionāli. Esmu 3 vai 4 reizes piedalījies nāciju motokrosā Latvijas izlases sastāvā. Īsti nepateikšu 3 vai 4, kaut kas tāds. Un kā arī esmu bijis 2-kārtais Latvijas čempions MX1 klasē, pašā spēcīgākajā motokrosa klasē, kā arī Igaunijas čempions superkrosā. Tādējādi ir radies arī manējais superīgais smagais zīmējums no Rīgas Tīnas Janses un ir uzzīmējis ar manas čempiona tituls ar manu numuru. Moto freestylā es nokļuvu tādējādi, kad, kā jau es teicu, man bija motokrosa skola, kuras ar bērniem nodarbojos un jauniešiem un arī padzīvojušiem onkuļiem, kuriem trakums vecumā atnāca. Mēs bijām Spānijā nometnē, un es domāju par parku izveidi šeit Gandavā. Mēs trenējamies vienā trasē ar Džonu Vandenbergu, beļģu treneri. Un viņš saka, šī tā trasa pieder šim te čalim Gabi Vilādam, kurš ir arī moto freestylists. Es uzreiz, viņš ir arī profesionāls trašu dizainers ir, es saku, man der. Iepazinos tā ar viņu un sanāca tā, ka mēs kopā radījām šo te vietu ar manām trakajām idejām un viņa pieredzi un meistarību. Viņš ir Picasso ar bobkatu, reāli. Un es viņam dzīvojām te Gandavā un taisījām to trasi un es viņam saku, baigi krūtu, freestylā lec to taisi to trako salto, bet pilnīgi nereāli. Viņš saka, neuztraucies, Aleks, beigsies tev motokrosa sezona. Laid pie manīm, aizbrauksim, es tevi iepazīstināšu ar Deniju Torres pie viņa parkā, viņam ir fompits, būs salto bez nekādām problēmām. Tā beidzās sezona, es meklēju līdzekļus, Daigvijos Džeki man atbalstīja ar līdzekļiem, lai es varētu aizbraukt un visu to izdarīt. Tā radās 2010. gadā, es rudenī arēnā Rīga pasaules čempionāta ietvaros atrādīju Baltijā pirmo salto, kurš tika nosēdināts. Rudenī pārdevu visu, ko es varēju ātri pārdot. Un, principā, aizbraucu projām uz Spāniju, tagad dzīvoju Marabejā, pamatā Spānijas dienvidos, kur ir visu laiku ideāls klimats. Katru dienu saule spīd, cilvēki smaidīgi un ideāls laiks, kad tu vari trenēties. Katru dienu, principā, 6 dienas nedēļā es trenējos. Pirms katra leciena ir maksimāli liela koncentrēšanās. Protams, no rīta nevis no rīta, bet pirms treniņa, kamēr iedarbini motociklu, kamēr tu viņu uzsild, pakoncentrējies, padomā, ko tu darīs tajā dienā, paprasa augstākajam spēkam, lai viņš tev pieskata, lai viss forši beidzās arī vakarā, tu esi tādā pašā smukā izskatā. Bet, kad sākās treniņš, tas ir tā kā, es nezinu, tev, protams, ir no sākuma stress, bet tu izdari pirmos lecienus, tev jau aiziet adrenalīns. Un tad jau vienkārši tu baudi visu to bīstams sporta veids. Tas tā diezgan nosacīti ir. Viss kaut kas var būt bīstami. Var ātri braukt ar mašīnu, nedomājot par sekām, arī viss bīstami ir. Es domāju, ka ar mašīnām uz ielām vairāk procentuāli nostās cilvēki. Kaut gan pēdējo 9 mēnešu laikā 3 tā piloti ir nositušies. Bet, mēs domājam pozitīvi un laižam tik tālāk. Par labajiem darbiem es uzzināju, es ļoti intensīvi nodarbojos ar spāmu, lai manējie līdzjūtēji un cilvēki, kuriem interesē tas, ko es daru, varētu zināt kādu informāciju, pat cik es ļoti maz uzturos Latvijā un atrādos te. Kaut kā draugos pamanīju, kāds mans kursants, Tomas Šileika, kādreiz viņš pie manīm brauca kaut kādas treniņas, trenējās. Paprasīju, lai es nobalsoju par viņu. Labajos darbos, pastījos vēl, interesants projekts. Domāju, ka es ar pietiekami unikāls cilvēks, lai varētu startēt tādā projektā. Nostartēju. Pirmo reizi gan man neizlaida cauri, laikam bija švaki, ka es uzrakstīju to projektu. Bet otru reizi viss notikās un cilvēks atbalsoja. Pats trakākais bija, ka pēdējā dienā, ka man vienkārši viss, man aiz borta izmet, man pietrūka kāds 200 balss, lai es vispārībā tiktu atbalstāmo sarakstā.
Es biju alfā un dabūju 4 balsis no 4 zaķiem. Bet nu, tas stāsts smieku lokā, protams. Par iegūto finansējumu es iegādājos pāris izpūtējus, kur daži jau ir iznīcināti. Jo, kad kritiens ir, tad viņš vienkārši tur pašķīst viss. un, kā jau es teicu, es daudz pakritu šī ziemā. Stūrs demperi, stabilizatori, lai varētu taisīt tālāk jaunus trikus. Nu, es esmu arī pasūtījis, bet viņus ražo tikai viena kompānija, un tas ir pilnīgs roku darbs, arī Superflip levers. Es nezinu, kā tas ir latviski. Priekš visādiem speciāliem trikiem, tur tsunami un kombo flipiem. Nu, dažs rieps, tās arī ļoti daudz noēdās pa metāla rampu. Es esmu tāds, kāds es esmu, un man nav iespējams regulēt. To jau laikam tie, kas man zina, tā ir sapratuši. Protams, man saka, ka būtu foršāk, ja tu kādreiz darītu normālu darbu, bet es viņiem prasu, kas jūsu izpratnē ir vispārībā normāla dzīve un normāls darbs. Es esmu ļoti apmierināts un ļoti laimīgs cilvēks, jo es daru to, kas man visvairāk patīk, un tas ir manējais darbs. Vienkārši superīgi. Visiem latviešiem tā, lai būtu.